Tajā dienā jūs neko nopietni nedrīkstat darīt. Jā, dargie pacienti, pirms procedūras ārkārtīgi svarīgi, lai jūs būtu labā garastāvoklī, ja jūs būtu izgulējušies, galvenais, lai jūs nebūtu paēduši. Protams, ja ir kādas ar veselību nopietnas lietas, ja slimības, alerģijas, grūtniecība, tad par to noteikti būs jāizpild un jānorada anketa, un viens no vai es vai kāds cits kolēģis anesteziologs noteikti ar jums sazināsies. Procedūras laikā gatavoties, kā jau jūs gatavojaties lidojumam, jums pārbaudīs visus dokumentus, jā, tātad ieliks katetru, tad tā sagatavošanās procedūra, jā, tad intravenozijas katetrs, pieslēgs pie monitora, pārbaudīs visu aprīkojumu, vai visi gatavi, nu, tad arī pats lidojums. Sāksim ievadīt medikamentus jūs vai vieglā, vai vidēji dziļā vai ļoti dziļā miegā, atkarībā no tā, kas ir tā problēma, kāpēc jums nepieciešama sedācija. Pēc procedūras lidmašīna nosēdīsies un būs jāmostās. Jāklaus, ko saka jūsu stomatologs, jāsaka, ko saka anesteziologs, un tad, kad jūs nāksiet pilnībā pie sāmaņas katetru, mēs izņemsim un palaidīsim jūs pie jūsu pavadoņa, kas jums būs obligāti līdzi. Tajā dienā jūs neko nopietni nedrīkstat darīt. Nedrīkstat vadīt auto, kaut ko ļoti nopietnu, kaut kāds darījums, jā, noteikti, jā, un tad braukt mājās, un noteikti atpūsties tajā dienā. Gaidīsim jūs ar prieku ārstēt zobus miegā.